Goliševas pagastā šobrīd dzīvo 500 iedzīvotāju. Pagasta pārvaldnieks atzīst, ka dzīve šeit ir tāda pati kā citos pagastos. Katru gadu iedzīvotāju skaits samazinās, jauni cilvēki brauc projām, pagastā palikušas vien dažas ģimenes ar bērniem. Šogad nepietiekamā skolēnu skaita dēļ nācās slēgt vietējo Aizgāšas pamatskolu. Labākie gadi bija, ka bija skolas bija kaut kur 100 skolnieku agrāk. Pēc tam kaut 70, 80 bija skolnieki bija. Katru gadu samazinās iedzīvotāju skaits. Šobrīd pagastā ir vien 3 lauksaimnieki. Viens no tiem – Aleksandrs Glaukovs, kurš kopā ar brāli un mammu nodarbojas ar graudkopību un jau 3 gadus audzē Latvijas tumšgalves. Aitas gaļa esot visdārgākā – no 3 līdz 3,70 latiem kilogramā. Tiesa maksāspējīgi uzpircēji atrodami tikai Rīgā. Taču saimnieks nesūdzas, vismaz šobrīd ir ar ko nodarboties. Начинали с малого, где-то у нас было только 30 голов. Sākām ar mazumiņu, bija 30 ētas, tagad jau 100 ētu mātītes. Mēs parēķinājām, ka ētas daudz izdevīgāk audzēt, jo ir mazāk jāiegulda. Kopš Latvija ir Eiropas Savienības dalība valsts, robeža ir slēgta un daudz goliševiešu radi, draugi, pat tuvinieku atdusas vieta, palikusi otrpus robežu kontroles punktam. Lai arī tiek runāts par atviegloto robežu šķērsošanu pierobežā dzīvojošajiem, tomēr nekas šajā jautājumā nav mainījies. Vajag viņam vīzas, braukt apkārt savu Grebņevas Robežu kontroles punktu. Tā ir problēma. Taču lielākā daļa pagasta iedzīvotāju, kuriem ir savs mazais pierobežas bizness, ir iegādājušies vīzas. Šajā pagastā nav nekāds noslēpums, kur var iegādāties Krievijā pirkto dīzeļdegvielu un cigaretes.